Jauns armatūras sējais no Maks instrumentiem, Maks RB443. Beidzot pieejams arī pie mums Latvijā, pie Otensteina oficiālā Maks dīlera. Paskatīsimies tuvāk, kas mums lācītim ir vēdrā, pie vienā no pirmajiem instrumentiem. Tad standartā mums ir foršais lielais koferis, daudz visādi lietiņu. Tur ir rakstīts visādi formācijas, bet tās mums nevajag, ja mēs visi esam profesionāli. Škits. Protams, komplektā mums nāk sējais. Viena baterija, otra baterija, kā jau teicu, pats sējais, lādētājs, fast charge, baterijas 14,4 volti, 5 ampēru stundu, tāpat kā visiem pārējiem sējiem, tā kā, ja lietojat Maks sējais, varēsiet arī droši lietot ar šo. Tas pats arī attiecās uz lādētāju. Atsevišķi pieejams sakabas āļas, ko mēs varam būt uz sējai, tas nepieciešams, un daži jaunumi. Viens no tiem ir jauna sistēma, stieples pretsavēšanas sistēma, par kuru es parādīšu nedaudz tuvāk, nedaudz vēlāk, un, protams, arī lādēšanas vads. Kas tad mums ten ir jauns? Pirmais jau tīri vizuāli paskatoties, tātad mums ir jauna indikācijas bulta armatūras siešanai, tātad armatūra atrodoties šajā pozīcijā sies vislabāk un visprecīzāk, un tad mums nāk daži jaunumi. Pirmais no tiem ir tas, ka Maks ir aizvērsts ciet šo stikliņu. Kādreiz šo stikliņu vecajam modelim varēja atvērt vaļā, lai ielādētu stiepli, izmantojot šo mehānismu. Šobrīd tas vairs nav izdarāms, šo stikliņu nevar atvērt vaļā. Kādēļ? Tādēļ, lai novērstu to, kad putekļi daudz tiek iekšā, jo bija klienti, kam tas stikliņš vienkārši nolūza nost, un viņu neielika iekšā, vienkārši aizlīmē vai ko tādu izdarīja, un tur bieži krājās iekšā putekļi. Tāpat arī korpusam, tie, kas ir strādājuši, zina, ka korpusam šeit bija aizmugurē tāda atvere. Tas bija, lai redzētu, cik daudz stiepli ir, bet reti, kurš to izmantoja, jo tik pie stieples ir ļoti vienkārši. Atveram slēdzi, un mēs uzreiz redzam, cik daudz stiepli mums ir iekšā. Un principā šī atvere viņu vairāk kalpoja, lai tur tikt iekšā netīrumi, nekā lai varētu redzēt, cik mums daudz ir stiepli. Nu, un tad jau pie jaunākajām fīčām viena no tā ir automātiskā stieples ielāde, jauns mehānisms, ko es nodemonstrēšu, kā viņš strādā. Un otra ir, kā jau teicu, stieples pretsavērpējs, kas nebija vecajiem Makšiem, ko es arī tūlīt parādīšu, kā tas viss strādā. Nu ko, liekam iekšā baterijas. Un tie, kas mūs tagad skatās un grib tīt tālāk, es iesaku nedaudz pagaidīt, bet vispār pats labumiņš, kas arī man bija liels pārsteigums un ko es domāju, kas padara šo instrumentu par vienkārši unikālu tirgu un viņam nebūs konkurenti, nāks pašās beigās. Tad, nu jā, ieliekam bateriju, slēdzam iekšā. Viss instruments, viss izdara, kas jādara. Un šobrīd mums kārtridžs ir tukšs, mums nav stiepli. Tad ar jauno sistēmu, ko mēs darām? Nospiežam ielādes pogu, ātram vaļā kārtridžu, liekam iekšā stiepli. Un tātad izmantojam jaunu pretsavērpšanas sistēmu. Tātad mēs aizliekam stiepli aiz viņas un hops, ieliekam iekšā. Tik vienkārši stiepli mums ir iekšā, visi zobriti ir noslēgušies, stiepli ir ievilkt un mēs esam gatavi darbam. Tik elementāri tas notiek. Protams, mēs varam izmantot arī veco metodu, nospiežam pogu, atveram zobrits, ielādējam, aizveram pogu ciet. Kā nu kuram patīk, ir cilvēki, kas ir pieraduši pie šīs sistēmas, un ir cilvēkam šī sistēma noteikti patiks daudz vairāk. Bet tagad pat foršākā lieta. Atceramies, vecais sējais mums sēja līdz 0,7 sekundēm, un 3,98 mums sēja gandrīz 1 sekundi, 1,2. Nu, un tad pastamies, ko jaunais spēj darīt. Nu, ja kādam te ir vēl jautājumi par ātrumu, tad es nezinu, bet es personīgi teiktu, ka šis aparāts ir līderis šobrīd tirgu, viņam līdzīgi nav, un jūs vēlaties pacelt savu uzņēmumu efektivitāti. Tā vidēji Maks ir izrēķinājusi, ka uz gada griezumā uz vienu darbinieku, kas izmanto sējēju, jūs iekonomējat 100 darba stundas. Tā kā pareiķiniet pats, cik tas ir daudz. Cenas ziņā šis bad boys mums maksā tikpat gandrīz, cik RB441. Stiepli izmanto tieši tādu pašu kā 441. Un arī siešanas parametrs stieples garums ir viss tas pats līdz 12 mm cilpas augstums. Kā varat redzēt, cilpa ir ļoti zemu. Patērē tikpat garu stiepli kā RB441 un, protams, dubultā stieple. Es domāju, ka tas būtu viss, kas jums jāzina. Ja esmu jūs ieinteresējis, droši dodamies otensteina.lv un varat uzdot mums visādas jautājumus par šo instrumentu. Mēs jums piedāvājam uz testu, aizbrauksim pie jums uz vietas, pasiesim. Ja jums patiks, varēsiet iegādāties. Tā kā tā.